16. gada otrās daļas uzdevums par 5 punktiem. Trīsstūra piramīdas SABC pamats ir vienāds sāna trīsstūras ABC, kur malas AB un BC ir vienādas. Piramīdas augstumu SO pamats O atrodas pamata augstuma BD viduspunktā. Papildina piramīdas zīmējumu atbilstoši dotiem aprakstam. Tātad mēs vilksim, ka AB ir vienāds ar BC. SO mums būs piramīdas augstums. Un BD viduspunkts O, tas ir OB, vienāds ar OD. Un to arī mēģināsim visu uzzīmēt. Tātad pamata augstums mums būs šeit. Piramīdas augstums no S pret pamata viduspunktu, un tehniski iemeslu dēļ mēs vēl uzzīmēsim pāris līnijas, kas būs pamatšķautņu projekcijas, bet tās whiteboards neļaus vēlāk uzzīmēt precīzi. Tātad, ko mēs uzkonstruējām? Pamata augstumu D, O, B. SO ir piramīdas augstums. Mums ir teikts, ka OB ir vienāds ar OD, un AB ir vienāds ar BC. Konstrukcija ir veikta. B punktā mums pasaka, jautā, kura no piramīdas sānu šķautnēm ir īsākā. Nu, kādas tad mums vispār šeit ir sānu šķautnes? SA, kuras projekcija ir OA, SB, kuras projekcija ir OB, un SC, kuras projekcija ir OC. Pabrauksim nedaudz uz priekšu. Kura no šīm te sānu šķautnēm, pazīmēsim sānu šķautnes šī brīdī, SA, SB un SC ar savām projekcijām. Projekcijas es piekonstruēju, ir īsākā sānu šķautne. Ko mēs varam darīt? Ja mēs tagad paskatāmies trīsstūrī DOC, tad OD ir katete. ASC projekcija OC ir hipotenūze, kas ir garāks. Katete ir īsāka par hipotenūzi. Līdzīgi trīsstūrī AOC, OD arī tur ir katete. Un OA, kas mums ir SA projekcija, ir hipotenūze. Un, protams, ka katete ir īsāka par hipotenūzi. Tātad, ja OD mums ir katete, kas ir vienāda ar OB, īsākai projekcijai atbildīs īsākā šķautne. Projekcija OB, kas ir vienāda ar DO. Mēs teicām, ka tās ir katetes, viņas ir mazākas par OA, kas īstenībā ir vienāds ar OC, jo mums sākumā pamatā bija vienāda sānu trīsstūris ABC. Un īsākā šķautne attiecīgi ir tā, kura projicējās par OB. Īsākā šķautne mums ir SB. B punktu mēs esam izpildījuši, tā kā mums būs jāuzkonstruē jauns zīmējums. Es C punktiņu atkārtošu nedaudz zemāk.
Zināms, ka AC augstums ir B, bet īsākās sāņu šķautnes garums 2B, un ar pamata plakni tā veido 45 grādus. Aprēķina piramīdas tilpumu. Pierakstīsim doto šajā C punktā. AC ir garumā B. Īsākā sāņu šķautne, ko mēs tikko pamatojām, SB, ir garumā 2B. Un tā ar pamatu plakni es jau rakstīšu SBD veido 45 grādu lielu leņķi. Tūlīt konstruēsim visu pie viena kopā. Konstrukcija. Tad mēs atkal velkam pamata augstumu, atkal velkam piramīdas augstumu, atzīmējam, ka sāni bija vienādi, un DO bija vienāds ar OB. Un tagad mums saka, ka kaut kur mums veidojas leņķis. Sāņu šķautnei SB veidojas leņķis līdz šai te vietai 45 grādi. SB ir garumā 2B un AC ir garumā B. Aprēķināt piramīdas tilpumu. Kā tad mēs rēķinām piramīdas tilpumu? Skatāmies formulu lapā, ģeometrijas pusē. Kaut kur zemāk ģeometrija telpā atrodam, ka piramīdas tilpums ir 1/3 pamatu laukums reiz augstums. Piramīdas tilpums, pierakstīsim, lai mums paliek, ir 1/3 pamata laukums reiz piramīdas augstums. Ko mēs ar to varam darīt? Mēs varētu noskaidrot, lai uzzinātu pamata laukumu, mums gribēsies uzzināt, cik tad garš ir pamata augstums. Kur mēs to dabūsim? Pirmais solis. Mēs meklēsim S pamata. Un ja mēs tā skatāmies uz mūsu zīmēm, tad pamata laukums ir pamats AC, kas ir burtiņš B garums, reiz augstums BD, un kā vienmēr trīsstūriem vēl ir dalīts ar 2. Mums trūks šis te BD, bet viņu visu mēs neatradīsim uzreiz vienā solī. OB ir puse no BD. Tagad skatāmies trīsstūrītī SOB. 45 grādi OB mums būs pie 45 grādiem piekatēt. Kosinus no 45 grādiem būs piekatete OB dalīts ar hipotenuzu, ko mēs jau zinām, mums ir dots SB. OB ir vienāds SB reiz kosinus 45 grādiem, un tas ir vienāds SB, mums ir dots 2B, un kosinus no 45 grādiem ir sakne no 2 dalīts ar 2. Divnieciņus noīsināsim, sakne no 2B, OB ir sakne no 2B. Bet ja mēs tagad paskatāmies zīmējumā, ja mums šeit ir 45 grādi taisnleņķa trīsstūrī, tad arī pie virsotnes S ir 45 grādi. Un tas nozīmē, ka OB ir vienāds ar OS, jo tas ir vienāds sāņu trīsstūris. Piramīdas augstums SO ir vienāds ar OB
jo trīsstūris SOB vienādi sānu trīsstūris. Tagad, ko mēs darīsim ar mūsu tikko izrēķināto OB vienāds ar 2B? Mēģināsim likt iekšā trīsstūra laukuma formulā, pamata formulā. Bet īsnībā puse no BD ir sakne no 2B. Tāpēc mēs uzreiz varam rakstīt, ka S pamata, ja bez trīsstūra A, B, C ir vienāds ar AC reiz OB. No šejienes tas seko no šīs vietiņas. Tas ir vienāds ar AC ir B un BD vietā dalīts ar 2. Mums ienāk 2 kvadrātsakne no 2 reiz B. Un kopā tas sanāk sakne no 2 reiz B kvadrātā. Trešais solis. Beidzot mēs varam ķerties pie tilpuma formulas. Tilpums bija 1/3, pamata laukums, sakne no 2B kvadrātā reiz pamata augstums, un pamata augstums mums ir vienāds ar to pašu OB, tas ir ar sakne no 2B. Sakne no 2 reiz sakne no 2 ir 2/3 no B kubā. B kvadrātā reiz B ir B kubā. Lūk, tāds mums sanāca piramīdas tilpums ar mazām viltībiņām. Paldies par uzmanību!